Etiopija spēlē arvien nozīmīgāku lomu strauji mainīgajā Āfrikas raga reģionā. Ilgadēja Izraēlas partnere un nozīmīgs spēks cīņā pret Al-Shababu, Etiopija šobrīd virza savas pieaugošās ekonomiskās un stratēģiskās ambīcijas, vienlaikus pielāgojoties mainīgajai varas dinamikai reģionā. Kamēr ārvalstu un vietējie spēki sacenšas par ietekmi Āfrikas ragā, kādu lomu Etiopija vēlas ieņemt un kā šajā kontekstā iederas tās partnerība ar Izraēlu? Mums pievienojies viņa ekscelence, Etiopijas vēstnieks Izrēlā, Tesfaye Itaye Antene. Liels paldies, ka pievienojāties mums! Etiopiju un Izrēlu vieno dziļas vēsturiskas un cilvēciskas saites. Kā jūs raksturotu attiecības šodien un kur jūsuprāt ir lielākais izaugsmes potenciāls? Paldies! Kā jūs pareizi norādījāt, Etiopijai un Izrēlai ir senas vēsturiskas attiecības. Un pašlaik attiecības starp mūsu abām valstīm ir ļoti labas. Pagājušā gada janvārī mēs veicām 4. kopīgo politisko konsultāciju un izvērtējām divpusējās attiecības starp mūsu abām valstīm. Un abas delegācijas bija apmierinātas ar mūsu abu valstu iesaistes un sadarbības līmeni, kā arī izstrādāja plānu turpmākai šo divpusēju attiecību stiprināšanai. Tādās jomās kā ekonomika, investīcijas, tirdzniecība, turisms, tehnoloģija pārnes un arī par reģionu ģeopolitiku. Etiopija atrodas Āfrikas ragā, un tas ir viens no nestabilākajiem reģioniem pasaulē. Tāpēc mēs izvērtējam arī mūsu sadarbību šajā jomā. Tātad kopumā attiecību līmenis starp mūsu abām valstīm ir ļoti labs. Un ir iespēja to vēl vairāk stiprināt ekonomikā, cilvēku savstarpējās attiecībās un arī citās jomās. Tātad attiecības attīstās labi. Es vēlos mazliet mainīt sarunas virzienu. Etiopija ir svarīga daļa cīņā pret Al-Shababu. Cik nopietni šobrīd ir terorisma drauds Āfrikas ragā un kā Etiopija ar to tiek galā un kāda būtu Izraēlas loma šajā jautājumā? Pēdējos 20 vai vairāk gadus Etiopija cīnās ar teroristu elementiem Somālijā, nosūtot savus karavīrus un spēlējot ļoti nozīmīgu lomu šīs teroristu grupas apkarošanā. Mūsu karavīri joprojām atrodas Somālijā un cīnās ar Al-Shababu. Al-Shabaab kādreiz kļūst vājāks, bet citreiz tas joprojām rada draudus gan Somālijai, gan kaimiņu reģioniem. Tātad, ņemot vērā šī teroristiskā grupējuma radītās problēmas un postījumus, ko tas izraisa, Etiopija smagi strādā, lai ierobežotu šo teroristisko grupējumu. Līdz šim tas ir izdevies ļoti labi. Tā ir sadarbojusies ar Āfrikas Savienību, kaimiņu valstīm, ASV un citām lielvarām, kā arī ar Eiropas Savienību. Tāpat ar Izraēlu tā var dalīties ar izlūkošanas informāciju, sadarboties citās jomās. Jūs zināt, kontrolējot to teroristu elementa izplatīšanās uz citām Āfrikas raga reģiona daļām un ārpus tās. Un kā liela bezjūras valsts Etiopija uzticamu piekļuvi jūrai uzskata par būtisku savai attīstībai. Kāda veida vienošanos Etiopija galu galā meklē? Un kā Izraēlas Somalilendas atzīšana varētu ietekmēt šo mērķi? Etiopija pašlaik ir iekšzemes valsts, bet tā ir viena no, jūs zināt, lielākajām iekšzemes valstīm pasaulē pēc iedzīvotāju skaita. Etiopija cenšas iegūt piekļuvi jūrai ar diplomātiskiem līdzekļiem. Pašlaik mēs izmantojam Džibutijas ostu, vairāk nekā 90–95% mūsu starptautiskās tirniecības. Etiopija arī vēlas dažādot savu piekļuvi ostām caur kaimiņu valstīm. Un attiecībā uz Somāliju un Somalilendu mums ir ļoti labas attiecības. Un ņemot vērā somāļu jautājumu sarežģītību,
Somālija un Somalilandes jautājums. Etiopija vispirms koncentrējās uz reģionu stabilitāti un starptautiskajām tiesībām. Un tālāk tā koncentrējās uz miermīlīgu attīstību un reģionu ekonomisko integrāciju. Mēs pašlaik izmantojam arī Berberas ostu, kas atrodas Somalilendā. Un mums ir arī 19% līdzdalība šajā ostā. Tāpēc šobrīd ir grūti iepriekš paredzēt situācijas Somālijā iznākumu. Tas ir ļoti sarežģīti un mums tas ir jāuzrauga un katru reizi jāveic nepieciešamie pasākumi. Tātad Etiopijai ir svarīgi iegūt piekļuvi jūrai, tā īsteno savas intereses ar kaimiņu valstīm, izmantojot diplomātiskus līdzekļus un sadarbību ar reģionālo valdību. Tātad šajā kontekstā mēs cenšamies iegūt piekļuvi jūrai, dažādojot iespējas. Sākot no Lamu ostas Kenijā līdz pat Etiopijas ziemeļu daļai, līdz Portsudānai, kā arī Eritrejas un Džibutijas ostām. Šeit ir tik daudz iespēju. Pārējot pie plašāka skatījuma, politiski, ģeopolitiski, mēs redzam Izrēlu, Ēģipti, AAE, Saūda-Arābiju, Turciju. Visas paplašina un cenšas paplašināt savu lomu Āfrikas raga reģionā. Kā Etiopija orientējas šajās konkurējošajās attiecībās, vienlaikus izvairoties no iesaistīšanās reģionālajās sāncensībās? Jā, Etiopija vienmēr aizstāv savas nacionālās intereses un līdzsvarotu attiecību uzturēšana ar dažādām lielvarām ir viens no galvenajiem Etiopijas ārpolitikas principiem. Tātad Etiopija vēlas uzturēt attiecības ar tik daudzām valstīm. Tā nevēlas būt kādas puses pusē, īpaši militāri ar jebkādu grupu. Bet cik tālu tas kalpo tās nacionālajām interesēm, Etiopija ir gatava sadarboties ar jebkuru valsti no jebkuras pasaules vietas. Tātad vadošais princips ir, kā jūs zināt, pašas valsts nacionālās intereses. Tā ir Etiopija. Tātad Etiopijai ir vīzija iegūt piekļuvi jūrai. Tā ir vīzija dažādot savu, kā jūs zināt, piekļuvi ostām. Tā ir vīzija spēlēt ļoti pozitīvu lomu Sarkanās jūras un Odens līča drošībā un stabilitātē. Tātad šajā gadījumā tā var pozitīvi sniegt savu ieguldījumu un sadarboties, kā arī veidot partnerību ar jebkuru valsti vai grupu no jebkuras pasaules vietas. Labi, tas ir ļoti pozitīvs secinājums. Liels paldies, vēstniece Tesfaja Itaja Antene. Mēs patiešām novērtējam, ka pievienojāties mums. Liels paldies, man bija prieks.